Vai tu esi 100% drošs, ka reiz nonāks debesīs? Kā pārliecināties, lai tiesas dienā, kad tā pienāks, tu nebūtu nepatīkami pārsteigts un šokā? Dzirdot Jēzus sakām, es tevi nepazīstu. Lūksim. Debes Tēvs, mēs nākam tavā priekšā. Mēs nākam tava vārda priekšā. Mēs lūdzam, lai tas mūs sagatavo tai dienai, kad mēs nāksim tavā priekšā tur debesīs, pie šaurajiem vārtiem. Es lūdzu, lai tu mūs ar savu vārdu, ar savu garu vadi un sagatavo, lai mēs varam patiem ieiet. Jēzus vārdā. Amen. Tātad, kad Jēzus staigāja pa zemes virsu, viņš daudz runāja un mācīja līdzībās. Bet šī līdzība, ko mēs dzirdējām Mārtiņa lasot ievadā par talantiem, kur no pirmā acu uzmetiena var šķist skaidra, saprotam un tādu, kuru izlasot var izdarīt tādus ātrus, dažus secinājumus un skriet tālāk. Bet, jo vairāk mēs iedziļinamies, jo vairāk iegremdējamies Dieva vārdā, jo vairāk mēs ieskatāmies tajā kā spogulī. Un tā dzīvais Dieva vārds liek paskatīties uz sevi, izdarīt secinājumus un rīkoties. Mēs atskatīsimies uz šo līdzību un sāksim ar noslēgumu, ar Mateja evaņģēlija 25. nodaļas 30. pantu, ar ko tas noslēdzas. Bet nederīgo kalpu izmetiet ārā tumsā, tur būs vaimanas un zobu trīcēšana. Mēs zinām, ka šī izteiksme vaimanas un zobu trīcēšana nozīmē vienu vietu. Tā ir elle. Tātad, vai nederīgais un slinkais kalps tiek iemests ellē. 65. gada tulkojumā teikts nelietīgais kalps. Pagaid, Pēter, vai tad Jēzus šeit māca, ka tie, kas viņam kalpo kādu dienu, kaut kādā veidā tomēr var pazaudēt sev solīto mantojumu debesu valstībā un nonākt ellē, jo viņi savas dzīves laikā nedarīja pietiekoši? Viņi pietiekoši smagi nestrādāja, pietiekoši auglīgi un produktīvi nekalpoja. Vai Jēzus māca, ka tu vari pazaudēt savu glābšanu? Paskatīsimies tuvāk, vai Jēzus māca, ka šāds scenārijs vispār ir iespējams, vai tomēr stāsts ir par ko citu. Tātad šī līdzība, kas ir pazīstama kā līdzība par talantiem, Mateja evaņģēlijā, 25. nodaļā. Jā, tā mums māca. Un tie, kas mēs jau kādu ilgāku laiku esam draudzē, mēs klausāmies un lasām Dievu vārdu, tā mums ir diezgan labi zināma, bet arī šeit ļoti būtiski ir saprast kontekstu, kurā Jēzus to saka. Jēzus nestaigāja apkārt vienkārši tāpat vien runādams līdzībās, tikai tāpēc, ka viņam patika stāstīt stāstus. Nē, šīs līdzības visbiežāk bija atbilde uz kādu notikumu, uz kādu jautājumu vai rīcību. Un tā ir arī šajā situācijā, kur mums jāšķir savus bībeles viena lapas pusi atpakaļ uz 24. nodaļu, un kur 3. pantā mācekļi uzdod Jēzum konkrētu jautājumu. Mateja 24.3. Tad viņš sēdēja Olīvkalnā, mācekļi gāja pie viņa atsevišķi un jautāja: Saki mums, kad tas notiks un kāda būs tavas atnākšanas un laika piepildījuma zīme? Jēzus iepriekšējās nodaļās un jau ilgāku laiku skaidro, ka viņam būs jātiek krustā piesistam, jāmirst, jātiek augšām celtam. Viņš ir runājis par to, ka viņš mācekļus atstās, viņš viņus pametīs, lai viņiem sagatavotu kādu īpašu vietu. Un tad, kad to būs izdarījis, viņš mācekļus paņems pie sevis savā namā, savās mājās. Un tā mācekļi nāk pie Jēzus un viņam prasa: Kā lai mēs zinām, kad tas notiks? Vai būs kādas zīmes, kādi signāli? Vai jebkas, kam mums vajadzētu pievērst uzmanību un ko mums vajadzētu gaidīt, lai mēs zinātu to tavu atgriešanās laiku? Un tā, viss, ko Jēzus 24. un 25. nodaļā runā, tur ir par laiku beigām,
par uzticamo, neusticamo kalpu. Tur ir līdzība par 10 jaunavām un eļļas lukturiem, kas gaida savu līga vaini. Un arī līdzība par talantiem. Tas viss norāda atpakaļ uz 24. nodaļas 3. pantu, uz šo vienu jautājumu. Saki mums, kad tas notiks un kāda būs tavas atnākšanas un laika piepildījuma zīme? Un šo līdzību būtība ir tāda, ka mēs nevaram īsti zināt, kad viņš otrais nāks. Mēs to nezinām, neviens. Bet ir divas lietas, par kurām mums ir jāatceras. Līdzībā par 10 jaunavām mums māca, ka mums ir jābūt nomodā un jāgaida. Viņa otrā atnākšana ir jāgaida aktīvi, nevis pasīvi. Esot nomodā jāgaida. Un tad ir mūsu šīs dienas līdzība par talantiem, kas mums māca, ka mums ir ne tikai jāgaida, bet arī jāstrādā, kamēr viņš ir prom. Un tā paturot šo visu kontekstu, šo situāciju, kurā Jēzus ar mācekļiem ir, to visu paturot prātā, skatīsimies, ko vēl atklāja Jēzus mācītā līdzība par talantiem. Tātad 14. pants. Tas ir tāpat, kā ar cilvēku, kas pirms aizceļošanas pasauca savus kalpus un nodeva tiem savu mantu. Tātad ir kāds vīrs, kurš dodas tālā ceļā. Jā, mēs zinām, tas skaidri attēlo Jēzu, kurš gatavojas atstāt savus mācekļus uz nenoteiktu laiku. Un starp citu, kamēr mēs šeit esam šajā draudzē, kamēr mēs dziedam, lūdzam, klausāmies, bet pa nedēļu esam savās lietās, kamēr mēs visu to darām, Jēzus joprojām ir šajā tālajā ceļā, jo viņš otrais vēl nav atgriezies. Mēs esam šajā situācijā. Bet šeit pats lielāks jautājums. Kas ir šie kalpi, kurus kungs sauc pie sevis? Ko tieši attēlo un ko simbolizē katrs no viņiem? Un šis arī būs tas atslēgas jautājums, kuru atslēdzot, mēs atvērsim visu šīs līdzības durvis, nozīmi un jēgu. Bet kas ir šie kalpi? Uz kurām cilvēku grupām tie attiecas? Vai tie attiecas uz visiem cilvēkiem, uz visu cilvēci? Vai tie ir kristieši? Vai tie ir cilvēki, kuri sauc sevi par ticīgiem? Līdz tam mēs pēc brīža tiksim, jo tā ir atslēga. Bet lai arī kas ir šie kalpi, mēs lasām, ka viņiem tika uzticēta saimnieka nauda. Viņiem tika dota atbildība, un šeit ir uzskatāms piemērs, ka viņu kungs kādu dienu atgriezīsies. Kad viņš atgriezīsies, viņš novērtēs to, cik labi šie kalpi ir pārvaldījuši saimnieka naudu. Lasām tālāk. 15. pants. Vienam viņš iedeva 5 talantus, otram 2, vēl kādam 1. Katram pēc viņa spējām. Pēc tam viņš aizceļoja. Tātad pirms saimnieks dodas prom, viņš katram atstāja kādu atbildību. Ar mūsdienu skatījumu varbūt domāt un liekas, ka tas tāds vienkārši salīdzinājums. Tur tam lielajam, apķērīgajam vai varošajam, spējīgam brālim iedeva 5 talantus. Otram brālim 2, bet tam maziņajam viņš drusku žēl, bet labi, ka viņam arī tomēr 1 drusciņu atstāja. Bet mēģināsim stādīties priekšā. 1 talants tajos laikos bija parasta strādnieka 20 gadu alga. 20 gadu dienā strādājot, strādnieks nopelnītu 1 talantu. Es mēģināju tos ciparus salikt aktuālus, kādi tie būtu mūsdienās Latvijā. Tad izrēķinot, ja Latvijā vidējā alga ir 1800 eiro, bet minimālā ir 780. Es domāju, ka šeit nav runa gluži par minimālo, varbūt ne gluži par vidējo, tāpēc es paņēmu vidējo skaitli, tie būtu 1250 eiro. Tad 1250 eiro darba alga mēnesī. Gadā tie būtu 15 000, 20 gados tie būs 300 000 eiro.
Tātad 300,000 eiro tā ir summa, ko vērts mūsdienās varētu Latvijā būt 1 talants. Tam, kuram iedeva 2 talantus, tie būs 600,000, bet tam, kuram 5, tas dabūja 1,5 miljonu. Tātad tie nav 10 eiro, 20 vai 50, bet tas jau ir 1,5 miljons. Tātad summa nebija maziņa. Ja tu būtu bagāts saimnieks un atstātu savam finanšu pārzinim 1,5 miljonu, un tad dotos prom, un pēc ilgiem gadiem atgrieztos, saprast, ka viņš neko ar to nav darījis. Kā tu justos? Kur būtu tava nauda? Vai viņai maz būtu vēl vērtības? Inflācija to būtu pamatīgi noēdusi. Bet pievērsiet vēl uzmanību. Šis saimnieks saka, viņš zināja, cik katram no kalpiem var uzticēt. Tur teikts, katram pēc viņa spējām. Iedeva katram pēc viņa spējām. Viņš zināja to, cik katrs no viņiem ir spējīgs pārvaldīt. Dievs mūs pazīst. Viņš pazīst mūs tik neticami labi. Viņš zina visas mūsu intelektuālās spējas. Viņš zina mūsu dabiskos talantus. Viņš zina mūsu šā brīža situāciju un pašreizējās atbildības. Viņš zina mūsu darba spējas. Viņš zina lietas un sarežģījumus, kādiem mēs ejam cauri ikdienā, ģimenē, draudzē. Viņš zina, kādas mums ir attiecības ar citiem, zina mūsu veselības stāvokli. Viņš zina visu. Viņš ņem to visu vērā un dod mums uzdevumus, pienākumus, atbildības. Un visiem tiem, kas sevi sauc par Kristus kalpiem, par viņu sekotājiem, viņš ņem to visu vēro un uztic lietas. Tātad šis 1 talants priekš 3. kalpa nebija pārāk daudz, lai to pārvaldītu. Tas bija tieši tik, cik vajadzīgs. Ar šiem vārdiem katram pēc viņa spējām Jēzus liedz iespēju kādam no kalpiem nākt pie viņa atpakaļ un teikt, redzi, tas, ko tu man iedevi, tas bija vienkārši šajā brīdī par daudz. Man ir šobrīd dzīvē daudz kā cita. Man ir ģimene, man ir bērni, viņi jāved ir uz futbolu, viņiem ir muzikas skola, viņiem treniņi, man darbā priekšnieks uzdod daudz darba, studijās vispār sesija, tuvojas, man sieva ir un ar viņu ir jāpavada laiks, šīs attiecības ir jākopja. Redz, tu man vienkārši iedevi pārāk daudz. Es nevarēju ar to visu tikt galā un nevarēju to visu izlietot. Bet Jēzus saka, nē. Es tev iedevu tieši tik, cik vajadzēja. Tieši tik, cik vajadzēja. Ņemot vērā visus apstākļus, es iedevu pēc tavām spējām. Šeit jautājums līdz ar to nav par to, cik produktīvs vai ražīgs tu esi, cik auglīgs vai panākumiem bagāts. Šeit jautājums ir, vai esi uzticīgs ar to, kas tev ir? Vai tu esi ne tikai paklausīgs un atsaucīgs, bet arī dedzīgs, ieinteresēts? Vai esi aizrautīgs Dieva darbam? Lasām tālāk. 16. pants. Tūlīt tas, kas bija saņēmis 5 talants, laida tos darbā un nopelnīja vēl 5. Šeit mēs kaut ko redzam. Ir darbība, bet tajā pašā laikā mēs arī kaut ko neredzam. Saimniekam nekas nebija jāsaka abiem pirmajiem kalpiem par to, kā būtu jārīkojas ar viņa naudu. Viņš vienkārši iedeva naudu un devās prom. Tātad viņi visi zināja un iekšēji saprata, kā rīkoties ar savu kunga naudu. Kas ar to darāms? Viņi zināja, ko viņu saimnieks no viņiem sagaidīs. Un vēl, pirmais kalps negaidīja, lai redzētu, ko pārējie iesāks. Viņš nemētājās no viena plāna pie cita, viņš nebaidījās rīkoties. Viņš negaidīja vēl pēc kāda ārēja vai iekšēja pamudinājuma. Viņš vienkārši gribēja, lai viņa kungs priecājas un lepojas ar viņu. Lai viņš ir priecīgs, kad viņš atgriezīsies. Viņš gribēja, lai viņam ir kaut kas, ko dot savam kungam, kaut kas, ko parādīt un atlīdzināt par to, ko viņš ir uzticējis viņam. Viņš smagi strādāja, lai pavairot to, kas viņam bija dots. Un beigās, lai dubultot uzticētos talantus. Viņš gāja
Varam iztēloties, viņš gāja, viņš ieguldīja, tirgojās, lai iegūtu vairāk. Un tas nozīmē, ka viņš bija gatavs uzņemties risku. Viņš bija gatavs, ka var gadīties, ka nāksies ciest zaudējumus. Bet viņš tik un tā izrādīja iniciatīvu, aktīvu, apzinātu rīcību. Kāpēc? Kāpēc tas bija vajadzīgs? Tāpēc, ka viņš zināja, viņa kungs atgriezīsies. Viņš zināja, viņa kungs ir tā vērts, lai viņam kalpotu. Viņš drīzāk būtu bijis gatavs teikt, kungs, jā, es zaudēju nedaudz tavas naudas, varbūt pat daudz, lielu daļu no tā, ko tu man iedevi, bet ļauj man parādīt visu, ko es centos darīt, kamēr tu biji prom. Ļauj man parādīt visus čekus un visus līgumus, kurus es noslēdzu, visus biznesa darījumus un piedāvājumus, kurus centos noslēgt, lai pavairotu to, ko tu man uzticēji. Jā, man varbūt nesanāca tik labi, kā es cerēju, bet te ir viss, es tā centos. To šis kalps, stāvot savu kungu priekšā, bija drīzāk gatavs teikt nekā, re, kur tava nauda, es ar to neko neesmu darījis, te tā ir. Ievērojiet, kā kalps, kuram bija 2 talanti, darīja tieši tāpat. Tāpat arī tas, kam bija 2, nopelnīja vēl 2. Ejam tālāk. Nākamais pants, 18. sāks ar saiklīti bet. Tas patiesībā ir pretstatījums saiklis, tātad tas iezīmē tādu lielu pretstatu starp to, kas bija pirms, un starp to, kas tūlīt sekos. Starp pirmajiem 2 kalpiem un 3. kalpu. Bet tas, kas bija saņēmis 1, aizgājis aprakto zemē un paslēpa sava kunga naudu. Tā pirmajā acu uzmetienā var šķist pilnīgi muļķīgi. Kāpēc, lai kāds ietu un apraktu zemē naudu? Bet tajā laikā tas tika uzskatīts par diezgan gudru veidu, kā pasargāt naudu. Ja tā padomā, ir daudz sliktāki veidi, ko šis kalps būtu varējis iesākt ar saimnieku naudu. Viņš būtu varējis nozagt, viņš būtu varējis aizbēgt ar visu naudu. Viņš varēja to izšķiest kādās savās lietās, bet viņš neko no tā tomēr neizdara. Tā vietā viņš to paslēpi drošā vietā, drošā paslēptuvē. Un tad, kad viņa saimnieks atgriezīsies, viņš to vienkārši varēs viņam atdot. Nauda būs drošībā. Un, ja saimnieks tomēr neatgriežas, tad viņš zina, kur tā nauda ir. Varētu teikt, ka šis kalps kaut kādā ziņā rīkojās diezgan saprātīgi. Bet te atklājas viens liels un nepareizs priekšstats par to, kāds cilvēkiem ir priekšstats par Dievu. Kamēr vien es nedaru neko sliktu, pārāk sliktu, ar mani viss ir kārtībā. Kamēr es neesmu slepkava, kamēr es nepārkāpju laulību, kamēr es nekrītu ceļos citu Dievu priekšā, vai kamēr es nedaru visu šīs ļaunās lietas, Dievs par mani priecājas. Ar to vajadzētu pietikt, lai es tiktu debesīs, jo esmu labāks nekā 90% cilvēku man apkārt. Bet mēs pēc brīža redzēsim, ka tev nav nekas tik krasi nepareizs jāizdara, lai beigās tik un tā nonāktu galējā tumsā. Paturam to visu prātā un turpinam. 19. pants. Pēc ilga laika šo kalpu kungs atgriezās un pieprasītiem norēķina. Tad ieradās tas, kas bija saņēmis 5 talantus. Viņš atnesa otrus 5 un sacīja: Kungs, tu man iedevi 5 talantus, redzi, esmu nopelnījis vēl 5. Viņa kungs tam sacīja: Labi, mans krietnais un uzticamais kalps, tu esi bijis uzticams mazās lietās, es tevi iecelšu pār lielajām. Ieej sava kunga priekā. Iedomājieties, cik dedzīgs, enerģijas un prieka pilns varēja būt šis uzticamais kalps, stāvot savu kunga priekšā, rādot viņam šos 10 talantus, 3 miljonus. Es domāju, ka mēs to varam ļoti labi iztēloties, cik viņam bija priecīga balss un seja.
Viņš ir sajūsmā. Skaties, mans kungs, ko izdevās panākt ar tavu naudu? Ko man izdevās panākt ar to, ko tu man uzticēji? Un rezultātā viņa uzticība tiek attaisnota. Ievērojam, tā kā viņš bija uzticīgs par to, kas viņam uzticēts šeit uz zemes, viņš iemanto lielas lietas debesīs. Un esam tālāk. Un arī tas, kam bija 2 talanti, atnāca sacīdams: Kungs, tu iedevi man 2 talantus, redzi, esmu nopelnījis vēl 2. Viņa kungs tam sacīja: Labi, mans krietnais un uzticamais kalps, tu esi bijis uzticams mazās lietās, es tevi iecelšu pār lielām, ieej sava kunga priekā. Tātad, līdzīgi kā ar pirmo kalpu, bet ievērojiet, viņš salīdzinājumā ar pirmo 5 talantu kalpu par saviem papildus nopelnītajiem 2 talantiem nesaņem mazāku atlīdzību. Tas ir tāpēc, ka jau iesākumā viņam vienkārši tika iedots mazāk. Viņš ar nopelnītajiem 2 talantiem saņem tādu pašu atlīdzību, kā tas, kurš nopelnīja 5. Tas vēlreiz parāda, ka uzticamība ir svarīgāka par auglību vai produktivitāti. Medmāsa, skolotājs vai jebkuras cits profesijas pārstāvis debesu valstībā var saņemt tādu pašu atlīdzību, kā visdedzīgākais misionārs, mācītājs vai teoloģijas doktors. Jautājums būs, vai tu biji uzticīgs ar to, ko es tev iedevu? Vai tu biji uzticīgs tajā vietā, kur es tev ieliku? Vienalga, daudz vai maz tev ir iedots. Jautājums paliek tas pats. Un tagad mēs nonākam pie centrālā jautājuma. Kas īsti ir iemesls, kāpēc 3. kalps nedarīja to, ko viņš zināja, ka viņam ir jādara? Lasam 24. pantu. Atnāca arī tas, kam bija 1 talants, un sacīja: Es zinu, ka tu esi bargs cilvēks. Tu pļauj, kur neesi sējis, un savāc, kur neesi kaisījis. Tādēļ es bailēs aizgāju un apraku tavu talantu. Atpraku tavu talantu zemē. Redzi, ņem, kas tev pieder. Ko mēs šeit varam novērot? Šis vīrs, kurš pats sevi identificē kā kunga kalpu, patiesībā šo kungu nemaz nepazīst. Viņam bija pilnīgi maldīgs priekšstats par to, kāds ir kungs. Par to, kāds ir kunga raksturs. Šis vīrs apraksta kungu kā bargu, kā negodīgu, par tādu, kurš izmanto, kas apspiež citus, pļauj, kur nav sējis, savāc, kur nav kaisījis. Abi pirmie viņu tā neapraksta. Lasam tālāk. Tad viņa kungs tam atbildēja: Nelietīgais un slinkais kalps, tu zināji, ka es pļauju, kur neesmu sējis, un savāc, kur neesmu kaisījis. Tev vajadzēja dot manu naudu augļotājiem. Tad es pārnācis dabūtu savu naudu ar peļņu. Kā kungs apraksta šo kalpu? Viņš kalpu nosauc par nelietīgu. 65. gada tulkojumā teikts blēdīgais un kūtrais kalps. Tātad arī slinks un kūtrs, kas savukārt norāda arī uz viņa produktivitāti. Viņš neizdarīja pilnīgi neko. Šeit var droši secināt, kungs nepiekrīt tam, kā kalps viņu tikko ir raksturojis. Viņš saka: pat ja tavs apzīmējums par mani būtu patiess, tad tava rīcība ir vēl nepareizāka. Saimnieks lieto kalpu teiktos vārdus pret viņu pašu. Ja tu tiešām domāji, ka es esmu bargs un skarbs valdnieks, ja tu domā, ka es esmu netaisns un ļauns, tad vai nebūtu bijis pareizāk rīkoties tā, lai man atgriežoties, tu varētu parādīt kādus augļus? Tu varēji kaut vai aiziet un iedot šo talantu naudas mijējiem, un es vismaz būtu dabūjis procentus. Tas pat taču būtu bijis tik vienkārši. Bet galu galā saimniekam no viņa netika nekāds labums.
Dzīvojot saimnieka namā, kalps gribēja visus tā ieguvumus un labumus, bet bez pienākumiem, bez atbildības. Viņš gribēja visus ieguvumus un labumus, visas svētības, kuras var iegūt, dzīvojot saimnieka namā, bet nevēlējās darīt darbu. Šis kalps vairāk rūpējās par savām lietām un vajadzībām, nevis par sava kunga lietām. Viņš dzīvoja kunga namā, bet kalpoja sevis paša labumam, nevis sava kunga labumam. Un kā ir ar tevi? Es arī to prasu sev. Kā ir ar mani? Vai es meklēju, kā lietot Dievu dotos līdzekļus, lai celtu viņa vārdu? Jeb vai man tomēr vairāk rūp mans pašu komforts, manas paša vajadzības, manis paša brīvais laiks, mans status, mana atpūta, mani hobiji, mans uzkrājums, mana karjera, mana laime, mans. Starp citu, tās viss ir ļoti labas lietas. Bet problēma ir tajā, ka tās prioritāšu sarakstā ieņem svarīgāku lomu. Es esmu elks pats sev. Manas vajadzības un vēlmes ir svarīgāks nekā kalpošana savam patiesajam kungam. Un tas ir mans kungs, kurš man to visu vispār ir devis. Atcerieties, viņam nelīdzēs atruna, ka viņš it kā nebūtu zinājis, kā viņam jārīkojas ar šo vienu talantu. Jo viņam apkārt bija 2 kalpi, 2 cilvēki, kuri rīkojās pareizi. Kur šobrīd ir tavas prioritātes? Vai tava dzīve ir pakārtota tā, lai tu varētu kalpot Dievam? Vai tā ir tava augstākā prioritāte? Vai ir kādas citas lietas, kas šobrīd, un varbūt jau ilgāku laiku, ir nostājušies un ieņēmuši prioritāšu sarakstā pirmās vietas? Vai tava prioritāte ir kalpot kungam ar savu laiku, ar saviem talantiem, ar saviem līdzekļiem un nest augļus, kurus to ar prieku varēs nest savu kunga priekšā, tiesas vai algas dienā? Vai tava dzīve drīzāk atspoguļo šo 3. kalpu, un tu nemaz negaidi īsti un nedomā par Kristus otro atnākšanu? Vai tava dzīve ir pakārtota tam, lai tu sasniegtu savus paša mērķus, nevis mērķus, kas ceļ Dievu valstību? Nu, ja tā, tad Bībele brīdina. Kādā brīdī tu vari pamosties skarbā realitātē. Atskārst, ka kunga namā tev vietas nav. Bet tagad ejam tālāk. Un esam nonākuši pie šīs līdzības noslēdzošajiem pantiem. No 28. panta. Atņemiet viņam talantu un dodiet tam, kam ir 10. Jo ik viens, kam ir, tiks dots un tam būs pārpilnība. Bet tam, kam nav, tiks atņemts arī tas, kas tam ir. Bet nederīgo kalpu izmetiet ārā. Tur būs vaimenas un zobu trīcēšana. Tagad mums jāatbild uz galveno jautājumu. Ko šie kalpi pārstāv vai simbolizē? Apskatīsim 4 versijas tam, kā mēdz šo līdzību skaidrot. Un varam pēc tam parunāt, varbūt nepiekrītat tam, ko es uzskatu. Tātad skaidrojums numur 1, kurš varbūt ir pats populārākais. Visi 3 kalpi ir ticīgie, visi ir kristieši, visi ir izglābti, bet 3. kalps zaudē savu glābšanu un tiek aizsūtīts uz elli. Bet, kā jau mēs pagājušajā svētdienā pārdomājām un lasījām, tas iet pretrunā ar rakstiem. Mēs lasījām Jāņa 10. nodaļu, no 28. 29. pants. Es tām, tātad viņš runā par savām avīm, Jēzus to saka, es tām dodu mūžīgo dzīvību, viņas nemūžam neies bojā un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās devis, ir par visiem lielāks un neviens tās nevar izraut no mana tēva rokas. Kā mēs pagājušajā svētdienā
mācījāmies, klausījāmies un mums norādīja, ka labā gana avis tiek turētas divās rokās. Jēzus roka un Tēva roka. Neviens tās nespēs izraut. Nekādos apstākļos. Nekāda radīta lieta, pat pati avs, nespēs izrauties no Jēzus un Dieva rokām. Ja mēs ticam šim pirmajam skaidrojumam, ka visi kristieši, visi šie trīs ir kristieši, tad mēs mācītu uz darbiem balstītu glābšanas sistēmu. Viņi visi trīs tak ir saimnieki kama namā. Tas nozīmētu, ka visi ir kristieši, pareizi. Tu tiec glābts, bet tu pietiekoši nestrādā viņa labā, tad Dievs sadusmojas un aizsūta tevi pazudināšanā. Mēs šajā draudzē zinām, ka tas iet pilnīgā pretrunā ar neskaitāmām, gan vecās, gan jaunās derības rakstvietām, kurām mums nav laika vēlreiz iet cauri, bet, ja vēl neesi dzirdējis, tad meklē mūsu draudzes YouTube resursu kanālā un noklausies jebkuru no tām. Tātad nopelnīt glābšanu ar darbiem ir neiespējami. Šis skaidrojums, ka visi trīs ir patiesi kristieši bijuši, tiek izslēgts. Skaidrojums numur 2. Līdzīgi kā pirmajā skaidrojumā, visi trīs kalpi ir ticīgie kristieši, bet trešais beigās paliek noskums un nelaimīgs, jo viņš nav gana daudz strādājis. Līdz ar to viņš nesaņem tādu atlīdzību, kā bija cerējis. Šis skaidrojums, protams, neiztur kritiku ne tik, jo apzīmējums, ka tur būs tumsa, teikts pat vecajā tulkojumā galēja tumsība, raudāšana un zobu trīcēšana. Šis teiciens Bībelē vienmēr norāda uz mūžīgu pazudināšanu, uz elli. Bībelē ticīgie nekad netiek aprakstīti, nekā nelietīgi vai slinki, ne tādi, kuri tiktu izmesti tumsībā. Tieši otrādāk. Ticīgie vienmēr tiek apzīmēti kā taisni un dārgi. Līdz ar to arī šī interpretācija nevar būt ticama. Skaidrojums numur 3. Šie trīs kalpi apzīmē visus cilvēkus kopumā, visu cilvēci. Uzticīgie ir ticīgie, bet neuzticīgais kalps, viņš vienkārši ir neticīgais. Bet arī rodas vairākas problēmas, jo šajā līdzībā visi trīs kalpi atrodas saimnieka namā. Jēzus apzīmē kungu, kurš aizceļo un tiek gaidīts atgriežamies. Neticīgie nekad Bībelē netiek aprakstīti kā Jēzus kalpi. Vēl jau vairāk, viņiem visiem tika dots uzdevums, dot atbildība, kas ar neticīgajiem nekad netiek saistīti. Un tas mūs noved pie pēdējā skaidrojuma. Kas ir šie kalpi? Skaidrojums numur 4. Skaidrojums, kas mani visvairāk pārliecina un saskana ar visām citām Jēzus mācībām un līdzībām, ir tāds, ka visi šie trīs kalpi reprezentē cilvēkus, kas apgalvo, ka ir ticīgie. Viņi visi sauc sevi par Jēzus kalpiem. Viņi nesā kristiešu vārdu, viņi uzskata, ka pieder draudzei un varbūt pat regulāri apmeklē baznīcu. Kāpēc? Jo viņi saprot, ka tas ir tas, ko kristietība māca. Viņi zina Bībeles stāstus, ir dzirdējuši svētrunas un Dieva vārdu skaidrojumus, varbūt viņi ir izauguši ejot uz svētdienas skolu vai baznīcu. Viņi zina, kas ir grēks. Neticīgie šīs lietas nezina. Trešais kalps identificē sevi kā piederīgu savam kungam. Bet tas nenozīmē, ka viņš tāds tiešām ir. Tas parāda tikai to, ka viņš sevi tā pozicionē. Neticīgie sevi tā nekad neapzīmēs. Problēma, kas šeit ir paslēpta, ir attiecību trūkums. Un tas arī noved pie neauglības un neproduktivitātes. Ja mēs paskatāmies uz Jēzus mācībām un visu jauno derību, tad tomēr visur cauri vijas šis atgādinājums par to, ka mums sevi jāpārbauda. Vai mēs nesam augļus? Mateja 7. nodaļā teikts, ka koku pazīst
pēc tā augļiem. Ikvienu koku, kas nenes labus augļus, nocērt un iemet ugunī. Jāņa evaņģēlijā teikts: Es esmu vīna koks, jūs esat zari, kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Kas nepaliek manī, tas ir kā zars, kas tiek izmests ārā un sakalst. Tos savāc, met ugunī un tie sadeg. Vēlāk Mateja 21. nodaļā arī Jēzus nolāda vīģes koku, kurš nenes augļus, bet Jākaba vēstulē teikts tā: jo kā miesa bez gara ir mirusi, tā arī ticība ir mirusi bez darbiem. Brāļi un māsas, ja godīgi, es iekšēji gribētu, lai Bībele tik tieši nerunā par neauglību mūsu dzīvēs. Bet Bībele to nepārprotami dara. Jēzus par to māca atkal un atkal. 7. nodaļā viņš brīdina, ka daudzi būs pilnīgā šokā. Šī līdzība nekādā gadījumā nemāca uz darbiem balstītu pestīšanu. Uz darbiem balstītu pestīšanu māca to, ka tev ir jādara, jākalpo, jāstrādā, lai vai nu nopelnītu glābšanu, vai lai to noturētu un nepazaudētu. Bet es neticu, ka šeit vai jebkur citur Bībelē iedziļinoties, to mēs varam pamatot. Tas, ko līdzība māca, un tas, ko šeit redzu, ir tas, ka cilvēki, kas patiesi ir atgriezušies, kuri ir patiesi saimnieka kalpi un kuri mīt sava kunga namā, viņi dabiski vēlēsies parādīt augļus. Dabiski. Un tas būs saskaņā ar to, kam viņi tic, saskaņā ar to, ko viņi apliecina un saskaņā ar to, ko viņi dara. Šīs līdzības mērķis nav domāts, lai radītu bailes. Šī līdzība ir domāta, lai tu pārbaudītu pats sevi. Lai tu ielūkotos tajā kā spoglī un izvērtētu, kur tu šobrīd atrodies. Kādas ir tavas prioritātes? Kā tev iet ar ticības dzīvi? Kādas tev ir attiecības ar Jēzu un vai tu lieto Dieva dotās dāvanas viņa godībai? Un vai tu lieto to visu viņa valstībā jau šeit uz zemes? Bet vai šī līdzība un vēsts šodien mums vispār ir vajadzīga? Un vai tā ir aktuāla? Vai tā ir saistoša? Un vai tā ir kāda vērtība? Vai tad tā nav pašsaprotama? Paklausieties. Saskaņā ar Tieslietu ministrijas un pētījumu centra datiem par kristiešiem sevi sauc 60 līdz 65% Latvijas iedzīvotāju. Tātad gandrīz 2/3. Lai gan kulturāli un tradīciju līmenī viņi saist sevi ar baznīcu, tādu aktīvo draudzes locekļu, tie, kas regulāri apmeklē dievkalpojumus, tie būtu tikai 5 līdz 10%. Pēc skaitļiem sanāk, ka Latvijā no 1,8 miljoniem 1,2 miljoni ir kristiešu, bet reālo apmeklētāju skaits būtu ap 100 000. Redzat? Daudz pievilsies. Daudzi, kas pozicionē un uzskata sev par kristiešiem, beigās būs šokā. Bet kā tu novērtētu sevi? Kur tu atrodies? Gribat maz pārbaudīt? Varbūt būs sāpīgi. Atskatāmies uz pagājušo gadu, uz vienu gadu. Kādus augļus tu esi nesis? Es domāju, augļus, kas parāda tavu piederību Kristum. Es nerunāju par īpašībām un rīcībām, kas padara tevi vienkārši par labāku cilvēku. Arī neticīgie cenšas būt labi cilvēki. Nē, tas nav par to. Padomā, kur tu tiešām esi iesaistījies un kur tu tiešām esi aktīvi kalpojis, lietojot dāvanas, talantus, laiku, līdzekļus. Un tieši kādā veidā tas tev atšķir no neticīga. Vai tu aktīvi aizstāvi savu ticību? Vai tu cīnies par to, runā par to? Vai tu sludini evaņģēliju? Vai tu kalpo? Draudzē? Vai regulāri pavadi laiku ar Dievu? Vai tu liecini par Dieva darbiem savā dzīvē? Jeb, vai tu pavisam ērti un neuzkrīstoši plūsti pa straumi ar gandrīz vai bez vai vispār neredzamiem augļiem?
Bet galvenais jautājums, ko šajā sakarā mums vajadzētu sev uzdot, ko Dievs man ir devis? Laiku? Līdzekļus? Kurus talantus man jābeidz visu laiku aprakt zemē un beidzot jāsāk tos lietot un atdot Dievam? Kādas izmaiņas man ir jāveic, lai Dievs kļūtu par prioritāti manā dzīvē? 1. gadsimtā ik viens farizejs būtu pilnīgā šokā uzzinot, ka viņš netiks debesīs, jo viņi bija tik reliģiozi un tomēr akli. Es negribu, lai ar tevi tā notiek, es negribu, lai ar mani tā notiek. Izvērtē, kur ir tava ticība? Vai tu lieto to, ko Dievs tev ir devis? Nu, nevis, lai celtu sevi, savas dzīves kvalitāti, bet Dievu, pasludinātu viņa valstību tajā vietā, tajā situācijā, tajā dzīves posmā, kur tu atrodies. Un lai ar tevi nenotiek kā ar šo trešo kalpu, kurš bija nepatīkam pārsteigts, kurš bija šokā, ka viņa kungs nosauc viņu par nederīgu, nelietīgu un slinku un aizsūta uz tumsu. Bet mūsu draudzes pieņemtajā 1689. gada ticības apliecībā 18. nodaļā ir teikts tā. Tie, kuri patiesi tic kungam Jēzum un patiesi viņu mīl, cenšoties viņa priekšā staigāt ar labu sirdsapziņu visās lietās, jau šajā dzīvē var būt droši pārliecināti, ka viņi atrodas žēlstības stāvoklī. Un var priecāties cerībā uz Dieva godību, un šī cerība viņus nekad neapkaunos. Ievērot, šī cerība viņus nekad neapkaunos. Nekad. Tas ir gan šajā dzīvē nekad, gan nākamajā nekad. Tas ir nekad. Vai tu esi 100% drošs, ka nonāksi debesīs? Vai nebūs nepatīkam pārsteigts, kad Jēzus teiks, es tevi nepazīstu? Es vēlos ar jums kopā izlasīt vēl vienu līdzību, ko Jēzus ir atstājis Lukas evaņģēlijā 13. nodaļā no 22. līdz 28. pantam. Viņš, mācīdams, pārstaigāja pilsētas un ciemus, ejot ceļā uz Jeruzālemi. Kāds viņam jautāja, vai tikai nedaudzi tiks izglābti? Viņš tiem atbildēja, cīnieties, ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo es jums saku, daudzi centīsies ieiet, bet nespēs. Ja jūs tikai tad, kad nams saimnieks piecelsies un durvis aizslēgs ārpusē stāvēdami, sāksiet klauvēt pie durvīm un teikt, kungs, atver mums. Viņš jums atbildēs, es jūs nepazīstu un nezinu, no kurienes jūs esat. Tad jūs teiksiet, mēs kopā ar tevi ēdām un dzērām, un tu mācīji mūs ielās, un viņš jums atbildēs, es nezinu, no kurienes jūs esat. Atkāpieties no manis jūs visi ļauna darītāji. Tur būs vaimenes un zobu trīcēšana. Arī šī līdzība tātad ir atbilde uz 23. pantā uzdoto jautājumu, kur kāds vīrs Jēzum jautā, vai tikai nedaudzi tiks izglābti? Būtībā tas, ko šis vīrs jautā, ir ļoti aktuāli. Cik pielaidīgs tu būsi, Dievs? Cik pielaidīgs tu būsi, kad mēs stāvēsim pie mūžības vārtiem? Vai tu būsi dāsns, žēlsirdīgs, piedodošs? Vai tu būsi laipnīgs pret mums? Vai tu ielaidīsi visus, kuriem būs bijušas kaut vai paviršas attiecības ar tevi? Jeb, vai tu tajā dienā noslēgsies un būsi ļoti stingrs tiesnesis? Tā, ka tikai daži paši labākie un tīrākie no mums varēs pa šiem vārtiem ieiet. Vai es varu dzīvot vaļīgi un tik un tā nonākt debesīs? Vai tas nav tas, ko pasaule mums māca? Pirmā lieta, ko Jēzus šeit saka un atbild, viņš saka, cīnieties ieiet.
cīnieties ieiet. Jēzus saka, ka būs jācīnās. Tev būs pretinieks. Viņš nesaka, ka ar savu cīņu tu izpelnīsies vietu debesīs. Jo tas nav tavos spēkos, lai arī cik smagi tu strādāt. Bet to gan Jēzus saka, ka būs smagi jācīnās. Ar ko? Jācīnās būs pret tavu cilvēcīgo lepnumu. Jācīnās būs pret tavu dabisko tieksmi grēkot. Būs jācīnās pret vājo vēlmi strādāt. Būs jācīnās pret sātana sagrozīto patiesību. Tā ir atrodama visur, uz platā ceļa, pie platajiem un ērtajiem vārtiem. Ar to Jēzus šeit pilnīgi nosoda kūtru un slinku dzīvi. Viņš nosoda tādus, kas cer tikt pie lētas biļetes un kaut kā pa dzīvi izšļūkt un beigās tik un tā nonāk debesīs. Viņš saka, neesiet kūtri un slinki. Esiet paklausīgi, esiet tādi, kas dod, esiet tādi, kas kalpo. Viņš atbild un saka, nepūlies saprast to, kuri tiks un kuri netiks debesīs, bet rūpējies par savu daļu, par savu atbildību un sev uzticēto. Vai tas, kā tu dzīvo, liecina, ka esi uz pareizā ceļa? Vai tas liecina par šauro ceļu tavā dzīvē? Otrā lieta, kam Jēzus liek pievērst uzmanību, ir šaurie vārti. Ko nozīmē šaurie vārti? Kas tas ir vispār? Tas, ka tu esi kristietis, tam ir jāietekmē tava ikdiena. Tam ir jāietekmē tava rīcība, tava domāšana, tava runa. Tā ir sašaurināta, tā ir nofokusēta. Tu sargā savas domas un prātu no plašajiem pasaules standartiem. Tie bieži ir sagrozīti, tie bieži ir pretēji Dieva standartiem un vērtībām. Tu sašaurini savas domas un uzvedību uz lietām, kuras Dievs atbalsta. Pat tad, kad tas iet pretrunā ar to, ko pasaule tik ļoti skaļi cenšas uzspiest. Trešā lieta. Attiecības. Jēzus uzsver, cik svarīgas ir attiecības ar viņu. Tad jūs teiksiet, mēs kopā ar tevi ēdām un dzērām, un tu mācīji mūs ielās. Un viņš jums atbildēs, es nezinu, no kurienes jūs esat. Atkāpieties no manis, jūs visi ļauna darītāji. Tur būs vaimanas un zobu trīcēšana. Šī ir ļoti bailīga, bīstama vieta. Jēzus saka, ka jūs varbūt esat bijuši manā apkārtnē. Jūs varbūt esat gājuši uz baznīcu. Jūs esat pavadījuši laiku un draudzējušies ar citiem kristiešiem. Varbūt jūs nākat no kristīgas ģimenes, bet es jūs nepazīstu. Man ar jums nav nekādas attiecības. Vai tev ir attiecības ar Jēzu? Vai tu pavadi laiku ar viņu? Vai tu dzirdi, klausies viņa balsi? Vai tu griezies pie viņa lūgšanā? Vai tev sāp sirds par tām pašām lietām, par kurām viņam sāp? Jeb, vai tu vienkārši ej cauri dzīvei, pa laikam pievēršot uzmanību kādai reliģiskai aktivitātei, pa laikam apmeklē kādu baznīcu un ceri, ka ar to pietiks, lai nokļūtu debesīs? Jēzus uzsver, tikai tie, ar kuriem viņam būs bijušas patiesas īstas attiecības, tie ieies debesu valstībā. Un tas mūs noved pie 4. un pēdējā punkta, kas ir pārsteigums, šoks. Arī šis ir ļoti bīstams punkts, jo Jēzus atklāja, ka būs tādi, kas uzskatīs un domās, ka viņi ir bijuši labi un ir pelnījuši vietu debesīs. Ka būs tādi cilvēki, kuri būs nepatīkami pārsteigti uzzinot, ka viņiem vieta debesu valstībā nav.
kā tev nebūt tam, vai kā tev nebūt tai, kas piedzīvo šo visbriesmīgāko atbildi, kādu vien mūsu eksistencē iespējama. Mēģināsim to visu apkopot. Tas, ko Jēzus šajās abās līdzībās uzsver, kur mums pašiem sevi jāizvērtē. Es domāju, mēs varam apskatīt 3 punktus, par kuriem mēs jau runājam. 3 jautājumus. Vai es cīnos un daru visu iespējamo? Cīnieties un dariet visu iespējamo, lai tiktu debesīs. Vēlreiz, tas nenozīmē, ka jums ir jāstrādā, lai iemantotu mūžīgo dzīvību, bet ja tu nepieliec pūles, ja esi vēss vai vienaldzīgs, tas varētu norādīt, ka tu vēl neesi pārveidots Kristus līdzībā. Tas varētu norādīt, ka tu tomēr neesi jaunpiedzimis. Jo, ja tu būtu, tevī būtu jābūt šī tieksmei un vēlmei censties, vēlmei atsaukties, vēlmei pūlēties, vēlmei kalpot savam kungam. Otrs jautājums. Vai man ir šaurā domāšana? Izvērtē sevi. Izvērtē savu domāšanas veidu. Vai tev ir šī šaurā fokusētā domāšana? Vai tu esi gatavs nostāties Dievu uzskatu un vērtību pusē, pat tad, kad tas ir neērti vai nepopulāri? Un trešais jautājums. Kādas ir manas attiecības ar Jēzu? Vai tās ir patiesas, personīgas, vai tās ir regulāras? Vai arī tu tikai dzīvo dzīvi ar dažām reliģiskām aktivitātēm, pieņemot, ka ar to pietiks? Jēzus saka, tie, kas viņu pazīst, varēs ieiet sava kunga priekā. Tikai tie, kas viņu pazīst, varēs ieiet sava kunga priekā. Ja tu vēl šaubies, ja tu vēl neesi drošs, vai tiešām Kristus ir pareizā izvēle, vai viņš tiešām ir vienīgais ceļš uz dzīvību, tad es saku, nekavējies, nāc pie viņa, tāds kāds tu esi. Šajā brīdī, ar visām savām vājībām, grēku, tumšo pusi, kur tu dzīvo, un kas tev velk sevišķi tad, kad tu esi viens un neviens tev neredz. Atdod to visu viņam. Nāc iepazīst Jēzu Kristu, jo tikai ir vienas durvis, viens ceļš, un tikai viens ir tas, kas ved mūžīgajā dzīvībā. Viss pārējais ir maldi. Ir vienas durvis. Un kā stāv rakstīts, pienāks brīdis, kad durvis tiks aizslēgtas. Un balss aiz tām teiks, es tevi nepazīstu. Bet jau šiem jautājumiem var atbildēt pozitīvi un ar cerību un ar vēlmi. Tad turpini labo cīņu. Turpini sevi izvērtēt, turpini iepazīt Jēzu un vēl vairāk. Tad tu būsi 100% drošs, vari būt 100% drošs, ka tad, kad reiz satiksi viņu vaigā, viņš tev priecāsies teikt, labi, mans uzticamais kalps, ieej sava kunga priekšā. Lūksim. Debes Tēvs, mēs nākam tavā priekšā ar pateicību, ka tu mums esi uzticējis vārdu. Mēs nākam tavā priekšā ar pateicību, ka tu mums esi uzticējis tik daudz. Mums ir tik daudz iespēju tev kalpot, tevi iepazīt, sevi izvērtēt. Lūdzu, lai tavs vārds turpina darbu mūsos, un lai sirdis, kuras tev nepazīst, tiek mīkstinātas un atslēgtas, un sirdis, kuras ir varbūt ar laiku nocietinājušās, un kurām virsū ir dažādas pasaules lietas, kuras prioritāšu sarakstā ieņem daudz svarīgāku lomu nekā dzīve ar tevi, tad lūdzu palīdzi, lai tavs vārds mazgā, lai tas mazgā mūsu prātus, mūsu domas un mūsu darbus. Jo mēs paši savā spēkā nieka nespējam darīt, jo mēs esam tikai zars.
tikai pie tevis, pie tava vārda, pie tava dzīvības avotu, mēs varam uzņemt šīs barības vielas, uzņemt šīs svētības un nest augļus tavā spēkā. Lūdzu, esi mums visiem žēlīgs, un ja kaut kas no tā, kas šodien ir teikts, nācis par manām lūpām, nav saskaņā ar tavu vārdus, lūdzu, lai tas iet garām, lai tas neiekrīt sirdī, lai tas tiek dzēsts. To lūdzu tavu dēlu, Jēzus Kristus vārdā. Amen.